Gaidot Ziemassvētkus, mēs esam izveidojuši 2 cepešu marinādes. Viens cepetis ir ar rozmarīnu un kaltētiem tomātiem, otrs ir ar ābolu, kanēli, medu. Šis ir balzāmietīķu krēms, kurš iedod mazliet no rozmarīna, ķiploka un iesūcās gaļiņā un iedod īpašu garšu. Pievienojam sālē kaltētus tomātus, noberam ar garšvieliņām. Mūsu īpašā sastāvdaļa, ko mēs cepušiem pievienojam, ir pēc buļļona vārīšanas, pēc atdzišanas palikušie tauciņi. Mēs viņus ieliekam iekšā cepetim pa vidu un ierulējam kopā ar saulē kaltētajiem tomātiņiem. Un tad, kad cepetis cepsies, viņš ļoti jauki sulos un mitrinās visu to cepeti un padarīs viņu mīkstu un baudām. Izmantojam Latvijā ievāktu medu. Un šādi iemarinējot to gabaliņu, mēs tiekam pie tās garšas, ko mēs radam visu cauri cepetim, ka viņš nav tikai viducītība. Tā garša būs jūtama visos gabaliņos, kurus jūs griezīsiet. Tad mēs pievienojam kanēli, nedaudz arī pikantās garšvieliņas ar pipariņu, lai tas viss kopā saspēlējas. Šim cepetim mēs iekšā ieliekam ābolu. Noformēsim tādai Ziemassvētku sajūtai viņu ar apelsīnu šķēli un kanēli. Iesim ievietot viņus termoformu arī noformēt pārdošanai. Tas mūsu mērķis izdarot šo darbu ir dot jums iespēju vairāk pavadīt laiku kopā ar mīļajiem un ar ģimeni. Un izņemot šo iemarināto gabaliņu no iepakojuma, jums tas ir jāieliek vai nu cepammaisā kopā ar dārziņiem vai tajā saucamajā pīlē, traukā ar vāku, izvietot kopā ar dārziņiem un sautēt apmēram pusotru stundu, pusotru, 180 grādos un būs ļoti gardas svētku vakarīgas. Lai labi garšo!